Sveiki, paldies, ka uzaicinājāt. Mūsdienās bankas nav populāras, bet atnāca padalīties ar jums, ko mēs redzam šajā pasaulē saistībā ar ilgtspēju. Un mans stāsts būs gluži praktisks, nekautrējieties uzdodat jautājumus, jo mana ikdiena sastāv no tā, ka, puse sastāv no tā, ka es domāju, kā apkalpot un finansēt jūs kā privātpersonas, un otra puse, kā finansēt biznesu, mazo vidējo biznesu, kas Latvijā ir 75% no visas valsts. Un, ja mēs skatāmies uz tā finanšu sektoru lomu kopumā, tā 5% ir tā lieta, ko mēs saražojam paši no problēmām. Siltuma patēriņš, vēl dažas automašīnas bankā ir palikušas un tā tālāk. Mēs to mēram, mums neiet viegli, iekļaujam ilgtspējas pārskatos un tā tālāk. Un 95% ir mūsu klientu saražotais nospiedums. Un kas ir noticis pasaulē un uz ko jums ir jāgatavojas, tas tāds mans vēstījums. Ar ilgtspēju, īpaši ar klimata lietām, CO2 mazināšanu, bankas ir izvēlētas kā instruments politiski, lai šo procesu Eiropā realizētu. Tātad, ja kādreiz, ne kādreiz, bet patreiz pat patiesībā, mēs savu kredītportfeli mēram atkarībā no tā, kāda ir klienta riska klase, kredīta risks, tur valsts risks tā tālāk, tad tas, ko bankas ir sākušas darīt no pagājušā gada, un tas ir Eiropas centrālās bankas tā kā prasība, ja tu to nevari izdarīt, tu zaudēsi licenci, tu nevari būt banka, ir jāmēra portfeļa zaļums. Un, protams, tas ir milzīgs izaicinājums. Un faktiski caur banku kredītportfeļiem tiks izdarīts spiediens uz ekonomiku no politiķu puses, lai realizētu vispārībā to, ka tā Eiropa 2030. gadā sasniedz kaut kādu noteiktu līmeni un pēc tam 2050. gadā, kur iet runa par nulles efektu. Tātad esat gatavi tam, ka bankas uzdos šos jautājumus un neizbēgami, un kādā veidā bankas tiek ietekmētas. Jau tagad lielākās bankas Eiropā un Latvijā vismaz divas bankas, kas ir Skandināvu, mēra saucamo Bruno indeksu, izklausās šausmīgi Braun. Tas nozīmē, ka regulators prasa, cik jūsu kredītportfelī ir fosīlās lietas, piemēram, siltumapgādes jomā, un nofinansēt šo lietu faktiski nākotnē būs neiespējami. Es atgādināšu tiem, kas ir vecāki cilvēki, kādreiz ļoti populāri bija pirkt BMW 5 litru dīzeļu motoru. Tādi darījumi nevarēs notikt, jo bankai piespiedīs turēt tik lielu biznesa kapitālu pretī, ka tas darījums ir jāceno tik dārgi, ka jūs to mašīnu nepirksiet. Un līdzīgi notiks ar jebkādu citu biznesu pakāpeniski, respektīvi politiķi caur regulātoru vienkārši pakāpeniski uzdos jautājumus, mēs tos jautājumus uzdosim jums, vāksim datus, kas ir lielākais izaicinājums, es godīgi pasaku. Datu savākšana ir, nekur Eiropā arī īsti nav skaidrs. Tā kā tā ir tā bankas loma, pavisam īsi runājot nākotnē, un tā nākotne iestājas tagad patiesībā. Dažādas anketas būs vairāk, ko es jums gribu teikt, es ļoti atvainojos. Par ilgspējīgu finansējumu runājot, protams, bankas pamatbizness ir finansēt investīcijas. Viss pārējais ir par un apkārt, bet no viduslaikiem, ja mēs skatāmies, tā finansēšana ekonomikas ir pats galvenais, kāpēc mēs pastāvam. Un tam klāt nāk vairāki aspekti, ko jūs redzat, ja? Par klimatu es runāju, ja? Un jūs par tām lietām zinat daudz vairāk kā es. Otra lieta ir sociālie aspekti, kas Latvijā dēļ tā, ka mēs tomēr esam godīgi runājot nabadzīga valsts joprojām, un no tā īsti netiekam ārā skatoties uz makro bildi. Sociālie aspekti, mēs viņus tik daudz nemēram. Piemēram, mums ir klienti Somijā, kuri skatās, kā uzņēmums attiecās pret cilvēkiem, viņu darbiniekiem, kuri ir pirmspensijas vecumā. Vai ir atšķirība pret vidējo algu līdzīgā amatu kategorijā. Tāds viens aspekts, ja, piemēram. Dzīmumu lietas, ja, vai netiek regulāri maksāts tādas pašas kvalifikācijas sievietei mazāk kā vīrietim, tā ir tāda zināma lieta, ja, ko daudz dara.
reģionālais aspekts, jūs sēžat Madonā vai Rīgā, vai nav diskriminācija kaut kādos nosacījumos šajā sakarā. Par pārvaldību runājot, joprojām pietiekami smaga lieta Latvijā. Mēs ļoti daudz tam pievēršam uzmanību. Es teiktu, ka tādā lielo uzņēmumu segmentā ir ļoti sakārtojušās lietas. Ja runā par valsti, viņi nevar atlaist. Man ir piemērs, Latvijā ir 3 ostas lielas. Ja? Man šķiet, ka tas modelis Liepājā ir ļoti tuvs Eiropai, kur ir izveidojusies situācija, kad ir uzņēmuma valde, kas strādā, un ir padome, kurā ir 3 puses, ir tur valsts iekšā, pašvaldība un uzņēmēji, kā neatkarīgi padomas locekļi. Tad Rīgā un Ventspilī, Ventspilī vispār nav saprotams, kā tur tagad notiek lietas, ja tur paralēlie kaut kādi procesi, bet Rīgā joprojām tie ir politiķi. Man ir jautājums, vai politiķi ir forši pārvaldītāji? Baidos, ka nevienmēr. Viens piemērs Daugavpils, kur mērs ar 2000 eiro algu brauc ar Porsche elektrisko. Interesanti kā tā. Un viņiem ir uzņēmums siltuma apgādes. Neviena banka nepiesakās finansējumu izsniegt. Interesanti, kāpēc. Tas pārvaldības risks ir pa augstu, lai banka pa jebkādu naudu iet iekšā. To es jums gribu teikt pilnīgi nopietni. Un Latvijā ar to saskarās jau uzņēmumi, kur, piemēram, īpašnieks ir krimināli sodīts. Ja? Un bankām tas ir jāņem vērā, kad tu vērtē projektu. Tu atceraties, ka tā pārvaldības kvalitāte tiek skatīta. Tā kā tas ir tas, kā mēs skatāmies uz ilgspējīgu finansējumu, un tas ir jāvērtē. Tas ir jāvērtē kaut kā kvantitatīvi, un beigās tas izpaužās kredītdarījuma struktūrā, cenā, nosacījumos, un galu galā vai vispār to var nofinansēt. Tas ir tas, tā vienkāršot, kā banka uz šīm lietām skatās. Ko es jums varu ieteikt? Ja? Kādi jautājumi ir dažādi modeļi bankām, bet kopumā jau jautājumi, tā teiksim, ko mēs uzdodam, ir klimata neutralitātes sakarībā. Protams, vai jums vispār ir kaut kādi mērķi? Un tā galvenā lieta, nevienu nedrīkst vainot tāds, kāds viņš ir šodien, bet var vainot par to, ka tu negribi mainīties un neko darīt. Tā ir tā politika, vai es atkārtošu vairāk kārtīgi, ka to, ko bankas īpašnieki saka, ka bankas misija ir palīdzēt transformēt ekonomiku. Un mēs to redzam kā biznesa iespēju, starp mums runājot. Jo tā ekonomika, viņa rada visādas jaunas lietas, pa kurām mēs pat neesam aizdomājušies. Ja? Es teiktu tā. Piemēram, tagad mums Eiropas centrāla banka prasa, kur jums ir plūdu karte bankai. Es saku, ok, labi. Un tālāk viņi saka, kur ir ķīles hipotekāram portfelim izvietotas? Un tev ir jārēķina iekšā, kā tā klimata izmaiņa tev var ietekmēt ķīles likviditāti. Mums gan ir Ogres upe pāris mājas aiznesa pirms pāris gadiem. Man ir bilde kaut kur, kur būvvalde izdevusi Palienes pļavā atļauju, un tai panorāmas žurnālistē īstenībā aiznes māju. Ja? Tā kā kaut kur sociālos tīklos varat atrast. Bēdīgs stāsts īstenībā. Tā kā tās ir lietas, ko mēs uzdodam, jautājums, un svarīgā lieta, kā es teicu, no punkta A uz punktu B, ir tā transformācija. Otra lieta, sociālajie apstākļi, es jau teicu, vairākas lietas, pa ko ir jārunā. Es domāju, ka tam visam centrā ir jūsu darbinieki. Ir jāsaprot, kādas politikas attiecībā uz darbiniekiem ir, kā jūs pret viņiem attiecaties, vai nav kāda diskriminācija un tā tālāk. Es teiktu, nevajag aiziet arī, protams, tur totālā, tādā slikti, kaut kādā tādā padomju sociālismā, ja, kur cilvēks, kurš nestrādā, jūs esat spiest viņam maksāt tikpat, kurš strādā, ja, bet kaut kādā veidā tā vērtēšana jau jāizdara. Un par pārvaldību es jau pieminēju, ja, tā sadaļa, es teiktu, ka, korupcijas riski, dažādas citas lietas, uz to ir jāskatās. Un vēlreiz, tur, kur jūs esat šodien, ir viens stāsts. Tālāk ir mērķis, kur jūs gribat nonākt. Un tas ir būtiskāk. To kvantificēt, mērīt, un ar to mērīšanu ir mazliet problēma, protams, jo es domāju, ka ļoti maz uzņēmumi spējīgi saskaitīt
visu tās savu to rezultātu, kurš rodās tiešo rezultātu, radīto CO2 var saskaitīt, bet netiešās lietas, es domāju, ka mēs vēl to nevarēsim kādu laiku. Un tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem arī bankai. Par mērķiem es jau mazliet jums izstāstīju. Kas ir tās populārākās lietas, kuras pašlaik mēs redzam, ko klienti dara? Un tas nav tikai Latvijā. Protams, ka ļoti daudz ir emisija apjoms. Faktiski atrasties biržā, jebkurā valstī nav iespējams, ja tev nav kaut kāda mērķi un apņemšanās un programma, kā ar to strādāt. Un otra lieta ir atjaunojamā enerģija. Un tas, sākoties karam Ukrainā, ieguva pilnīgi citu skatījumu. Es nebiju domājis, ka šīs divas lietas sasaistīsies, bet tas ir noticis, ka enerģētikas jomā piegāžu ķēdes vairs nav runa par cenu un lētumu, bet par drošību. Un tas nospēlēja lomu, ka šī zaļās enerģijas projekts sāk augt ārkārtīgi strauji īstenībā. Uzņēmums saka, ok, es šitien investēšu un attīstīšu un šodien maksāšu vairāk, pēc tam cerams mazāk, tāpēc, kad es varu kontrolēt situāciju vismaz kaut kādā sadaļā. Un tas ir Eiropā domāšanas maiņa virknē lietu. Īstenībā, manuprāt, ka iepakojuma jomā kaut kas līdzīgs notiek. Kādreiz bija no Ķīnas un lētākais, ko var dabūt. Un tagad notiek bišķiņ citas lietas. Mēs redzam, ir kaut kādi klienti, kas mēģina faktiski izdarīt gudrāk, labāk sabiedrībai, bet, protams, tas sanāk sākumā vismaz dārgāk. Tādas lietas, bet tad praktiski, ko banka dara, ja, es jums izskriešu cauri. Zaļais līzings ļoti vienkārši pērkat elektrisko mašīnu, banka jums iedod lētāku finansējumu. Primitīvi. Mazāk ražojat CO2. Un kāpēc tie piedāvājuma nulēm bija, kamēr Reira kungs nesāka to ņemšanos saimā? Tāpēc, kad bankai nav jau, protams, kad elektriskas mašīnas pērk, kā lai pasaka, mazliet veiksmīgāki cilvēki. Ja? Un bankas visas grib pirmkārt jau tos labākos klientus, vai ne? Tā tas ir droši vien, kā jebkurā nozarē, tāpat kā veikali. Ja? Un galu galā banka rēķina, ka jā, man portfelī noteikti vajadzēs pēc iespējas vairāk to zaļo komponenti, lai man būtu mazāk kapitāls jātur. Un tādā veidā, jo man būs zaļāks portfels, man būs augstāka pelnītspēja. Tur arī ir apakšā tāda, mazliet pragmatiska doma. Tas nav tikai tāpēc, lai sabiedrībai palīdzētu. Es jums vienkārši izstāstu, kā tas ir. Ja? Tas ir tāds appusējs darījums. Jūs iegūstat labākus nosacījumus, banka dabū ilgtermiņā portfeli, kurš būs ienesīgāks patiesībā. Hipotekārie kredīti, noteikts energoefektivitātes mājām ir zaļie kredīti un tās likmes ir zemākas tiešām. Bankas ceno, cita to saka publiski, cita nē, bet vidēji 0,3–0,4% zemāk ir pievienotā likme. Ja vidējā likme Latvijā ir tur 2,1, 2,2, tad zaļam kredītam viņi ir 1,75 apmēram. Tā ir tā realitāte. Un tie jaunie projekti, kas ir, tad patiesībā tie tiek finansēti vienkārši lētāk. Zaļās garantijas viens, bet es aiziešu tālāk uz to korporatīvo segmentu. Zaļie aizdevumi, tas ir tas, ko es jums stāstīju. Tātad, aizejot mazliet uz priekšu, ja, mēs ar klientu, Skandināvijā ārkārtīgi populāra lieta tagad. Klients saka, tātad, es te ražoju drēbes un saražoju tik daudz CO2. Un man ir programma, man ir jānomaina šitā iekārta, man ir jāmaina tā tehnoloģija, man ir jāapmāca cilvēki, un vispārībā man vajag ražošanas ēku citu būvēt, un tā ir investīcija programma, kas izmaksās 10 miljonus eiro. Un tālāk pa posmiem ar banku ir vienošanās, kā tas tiek finansēts, un ja galā klients starposmos sasniedz šos rezultātus, banka mazina viņa likmi. Ļoti populāri Skandināvijā. Mums ir daži darījumi, mums ir liels gods, ka mēs tur ar iepakojumu lietām to finansējām, kas nebija vienkārši. Un kāpēc nav vienkārši? Redzat,
šīs lietas, viņas nav angliski, vēl tas scales nevienmēr ir pietiekami liels, ja? Un tāpēc tas biznes neatmaksāja tik īsā laikā kā tradicionāli. Un bankā vienmēr riska cilvēki saka, bet jauna tehnoloģija, un ja tur aizies greizi, un tas rada tādas, mazliet grūtības, ja? Tātad mēra šo ietekmi, un tas ir tas bankas pamatbizness, teiksim, korporatīvajā segmentā. Es dažus piemērus jums parādīšu. Mums ar mērīšanu iet grūtāk. Mums datu pieejamība ir un tur ir jāsadodas rokās visiem. Piemēram, kāpēc mēs nevaram no CSDD pa izmešiem dabūt automātiski datus? Ja? Runājam, tur tie GDPR cilvēki, viņi tur sēž un diskutē, kā regulu lasīt vienu mēnesi, otru, nekur neesam tikuši, totāli, ja? Un mums ir jākustās bišķiņ ātrāk, jo, pašlaik es teiktu, kad, tā atšķirība no Ziemeļvalstīm pieaug. Mēs lēnāk ejam uz to, un es domāju, ka tā mūsu konkurētspēja līdz ar to vienā mirklī var ciest vienkārši, ja, ka mēs nespējam to izdarīt. Zaļās obligācijas, ārkārtīgi populāra lieta, pirmo reizi SEPS viņas izlaida 1984. gadā. Īstenībā. Viss tas sākās ļoti sen, un tā ir ļoti populāra lieta. Es parādīšu Latvijā, gan tur ir tie, lai tev būtu izdevīgi iet ar šādu lietu kapitāla tirgos, tas ir apmēram, es teiktu, sākot no kādiem 40 miljoniem eiro, kas investoriem varētu būt interesanti, bet tā ir ārkārtīgi pieprasīta lieta. Pensiju fondi, private equity fondi, privātie investori, uz šito zaļo ir uz īstu zaļo, nevis uz tur, zaļi iekrāsoto. Visi grib ieguldīties uz ilgtermiņu iekšā. Un tāpēc es domāju, ka tās ir lietas, kas Latvijā notiks ļoti strauji. Daži piemēri. Liepājā, zinat tādu rūpnīcu? Sāk ar to, ka skrūvēja 2 skrūvus, vai ne? Īstenībā ražo, ja jums ir Ferrari, iespējams bremžu sistēma ir ražot Liepājā. Īstenībā. Arī Škodām viņi dara un citām lietām, tātad ļoti moderna rūpnīca. Un savulaik 2021. gadā viņi ieradās, viņi ir mūsu klienti Stokholmā, ieradās un viņiem ir liela programma, jūs varat izlasīt internetā, kur viņi saka, ko viņi izdarīs līdz 25. gadam. Un tika izlaists obligācijas, un patiesībā arī Latvijas ražotne tiek modernizēta tā, lai tas CO2 footprints samazinātos. Ja? Tas ir viens no piemēriem, kā banka tajā piedalās visā. Un viņi, protams, iegūst, lai jūs saprastu, es biju gatavs viņiem iedot naudu pa 1,5%, kas ir priekš MVU zema likme. Viņi izlaid zaļās obligācijas pa 0,69%. Ja? Viņam kapitāla tirgi sameta naudu, teica, sev baigi foršā ideja. Vienkārši, un viņi nofinansējās tādā veidā. Respektīvi, labs stāsts šis zaļais ir arī superīgs produkts, lai to palaistu finanšu tirgū. Viena lieta, ko mēs vēl darām, Gēteborgas pilsētā, īstenībā, varbūt, ka Rīgai šis jāceļ. Viņiem ir vesela programma, 8 miljardu zviedru kronu, tas ir kaut kādu ar cik tur 9 jādala laikam un eiro dabūsiet. Ja. Viņi sataisīja mērķus klimatu un sociālo lietu finansēšanai. Ja. Un, piemēram, ir depresīvi rajoni kaut kādi, un viņiem ir finansējums, kādā veidā viņi grib padarīt tā, lai nevis žogu apkārt būvēt, bet tā, lai tā pilsētas daļa ir atraktīva un normāla. Mēs esam finansējuši vienu ārprātīgi traku lietu, tiem favelu, nevis īpašniekiem, bet iedzīvotājiem Brazīlijā normālus mājokļus caur sociāliem bondiem. To mēs esam darījuši. Jo, redzat, tas ir vēl viens ilgtspējas aspekts. Ja sabiedrība nav droša, pa kādu ilgtspēju mēs ar jums varam runāt? Ne pa ko. Un neviens nešķiros tur atkritumus tajā pasākumā. Tā kā ēku energoefektivitāte un atkal piesiets kredīta nosacījumiem, viņi realizē un viņus uzlabo, ja? Tā kā vesela tāda pietiekam liela programma, ja es būtu Rīgas domē, es jau šito nodarbotos. Pilnīgi noteikti, jo redzat, tā konkurētspēja starp pilsētām, viņa tikai pieaug. Rīga jau ir zaudējusi pie Rīgai maču. Paskatieties, kur dzīvo rīdzinieki, ja? Lielākā daļa.
Un tevi kaut kas jādara to visu lietu. Ja? Un ja tu nedari, ja tev nav stāsts, ja, tad ir grūti, protams. Nu tā, es vienkārši dalos to, ko es redzu pasaulē. Es jau dzirdēju, šitas nav populārs jūsu vidū, man ir uzmanīgi, ja? Bet mēs finansējam šīs lietas Latvijā 3 no 4 atkritumu poligoniem, kur vēl paralēli ražo biogāzi. Nav vienkārši, tāpēc, ka Latvijai tā ir jauna lieta, bet kopumā jau tas ir labāk, kā nedarīt neko, manuprāt. Tāda ir tā mūsu nostāja. Jelgavu un Liepāju arī mēs finansējam. Liepāja atklāšana ir rīt. Jelgavā vēl tikai celtniecība notiek. Tā kā tā ir tāda interesanta lieta. Un te ir kaut kas cits. Uzņēmuma grupa AG Power ir priekš Švenka, kas rada ļoti liels, šī industrija cementa ražošana rada milzīgu izmešu daudzumu, un Švenkam ir programma, kā samazināt būtiski visu to lietu. Un caur šo saules parku viņi risina emisiju samazināšanas lietu, un pa šito mēs tiešām tur lepojamies. Tehnoloģiski ne viss ir tik gludi vienmēr, kā gribētos, bet kopumā, man liekas, ka viena no labām lietām, kas strādā. Runājot par sauli, ja man ir vēl kāda minūte, ja? Runājot par sauli, ja? Es pastāstīšu, faktiski mēs visu tos, viena lieta, ka privātpersonas dara, priekš sevis visu kaut ko, un forši un malači. Tad, kad uzņēmumi mēģina, piemēram, ražošanas uzņēmums mēģina uzlikt saules paneļus un sakārtot to enerģijas jautājumu, es teiktu tā, ja tur ir būtiska daļa pašpatēriņš, tad tie riski nav ļoti augsti un vajag iet uz priekšu, respektīvi, ka tu neceri uz to, ka tu pārdosi un tirgos enerģiju. Ja? Bet tad, kad atnāk 3 advokāti un saka, ka viņi uzbūvēs saules parku, es tam neticu. Un ir jau pirmie gadījumi, kur sākās kļūdas tehnoloģiskas un tā tālāk. Tas mazliet atgādina dažādus projektus, kas ir subsidēti, kur savulaik mēģināja visi piedalīties. Es teiktu tā, ja jums ir pašpatēriņš un pārējo jūs tā, kad kaut kam pārdosiet atpakaļ enerģijas kompānijām, tas ir viens stāsts, bet ja viss ir tikai kā atsevišķs bizness un domāts, ka mēs dzīvosim no šī projekta, atmaksāšanās laiks projektiem būs ārkārtīgi garš. Tur nebūs baigā matemātika, jo tā enerģija zaļā paliek vairāk un enerģētikas bilancē mēs nevaram dzīvot ar 100% zaļu enerģiju. Tur jābūt veselīgam balansam, lai mūsu enerģijas sistēma ir droša. Bet par to citreiz var runāties. Un nesen bija pie šitā klienta, super. Viņš ražo tur birojiem, skolām, bērndārziem mēbeles tepatās pie mums. Un viņi ir izreikinājuši sev ietaupījumu. Viņi strādā Skandināvijas tirgos un viņiem uzdod šo jautājumu. Kā jums tur ir to zaļo? Ja? Un viņi ir spiesti domāt un sākuši ar to, ka viņiem ir saules paneļi uzlikti un pusi no savu enerģijas patēriņu viņi saražo paši. Ja? Tās ir lietas, un mēs to finansējam, līdzfinansējam, daļa klientu naudu un daļa ir viņu pašu. Tā kā tas ir tas, ko mēs darām, kādi šie projekti ir. Un tā galvenā lieta vēlreiz, ja? Un tas ir galvenais, kur arī jums ir jāpalīdz mums. Bankas mums spiež regulātors un politiķi, ka caur mums jārealizē šī transformācija. Un mums ir jāmēģina noturēties, nepalikt policijiskiem. Tas nav viegli, jo tev ar regulām sit ar visādām. Tev saka, kas tas, kur ir instrukcija, kāpēc tu nepaprasīji klientam, kādam sodu uzliks 100%, nav jautājumu par to. Tāpēc ir jābūt normālai sarunai ar klientiem, tā ir viena lieta. Un otra lieta ir mūsu misija, kāpēc mēs šeit esam. Un to saka man bankas īpašnieki, to neizdomāja neviens menedžments. Ir tas, ka banka finansē transformāciju. Tāds, kā tu esi šodien, tas nav tik svarīgi. Jautājums, kāds tu gribi būt rīt. Tas viss, paldies!